Par nožēlu jāsaka, ka garantijas vēstuli neviens mums cilvēkiem nevar uzrakstīt, ka aprecoties dzīvosim kopā ilgi un laimīgi. Diemžēl šķirto ģimeņu statistika Latvijā ir dramatiska, un cietēji visbiežāk ir tieši bērni. Līdz ar mīlas reiboni daļai vīriešu un arī sieviešu zūd vēlme rūpēties par saviem bērniem. Meita it kā, nevarētu teikt, ka viņa bija plānota, bet mēs tā kā gājām uz to, rēķinājāmies to, ka var pieteikties bērniņš. Reiz bērniņu gribēja. Tad, kad es viņam pateicu, ka mums būs bērniņš, viņš teica, vai to nevar atlikt uz gadu. Es teicu, bet kā mēs varam atlikt uz gadu, jo bērniņš ir pieteicies. Elīna ar Kasparu kopā pavadīja burvīgus 5 gadus. Kad meitiņa piedzima, dzīves draugam tēva jūtas tā arī neattīstījās, saka Elīna. Ātri vien tētuks no ģimenes aizgāja, jo viņam esot par grūtu rūpēties. Labprātīgi vīrietis uzturlīdzekļus meitai nemaksāja, tāpēc Elīna vērsās tiesā. Tiesa piesprieda tēvam ik mēnesi maksāt 70 latus. Pēdējos 3 mēnešus ne santīmu nav devis. Viņš uz telefonu zvaniem neatbild, bija vispār manu telefonu numuru bija bloķējis kā tādu vispār. Tālāk Elīna vērsās pie tiesu izpildītājiem, lai tiesas nolēmto naudas summu piedzen. Taču, kā izrādās, vīrietim, kurš oficiāli nekur nestrādā, neko nevar padarīt. Kas notiek lietā ar Kasparu parlamenta maksājumiem, cik tālu tur virzās visus priekšu? Es vēlos uzzināt, vai jūs esat uzzinājuši to, vai viņš strādā kaut kur vai nestrādā, vai viņam ir kādi ienākumi, kāds oficiāli? Nē, viņam ir tikai konts. Bet viņš nekur oficiāli nestrādā? Lūdzu? Viņš oficiāli nekur nestrādā, tas sanāk? Jā. Tiesu izpildītāja saka, ka viņas datu bāzē nav datu, ka Kaspars strādātu algotu darbu. Taču Elīna, pielietojot detektīvu cienīgus līdzekļus, noskaidroja, ka bijušais dzīves draugs strādā nelegāli kādā firmā pie Sergeja. Он сейчас с Каспаром не встречаюсь уже много месяцев. Поэтому я не знаю ничего про него. Bet viņš pie jums tad ir strādājis neoficiāli? Нет, он у меня не работает, никогда и не работал. Bet kā tad jūs viņu zinat? Каспар халтурил сам по себе. У какой-то там тетки, я не знаю какой. Он просил привезти материал, у него машины нету. Я ехал попутно и 2 раза привез ему материал. Šķietinot pavadienu tālāk, Elīna noskaidro, ka bērna tēvs nelegāli strādā jau citā celtniecības firmā. Kaspars, liekas, ka sāka tikko, kaut kāds tāds. Viņš Neesmu uz vietas, man vajag pārbaudīt, bet liekas, ka pēc uzvārda. Viņš līgumu ir parakstījis jau? Līgums jau nav atdots, tāpēc es zinu, ka gatavoju, bet vai ir atdots līgums, man nekad jāprasa. Viņš man teica, ka viņam tagad pirmajos datumos izmaksās pirmo algu, vai tā ir taisnība? Pirmajos datumos? Jā. No 1. līdz 6. Zinu precīzi īstenībā, jo mēs tikai tagad kaut ko sākām līgums, lai es nezinu, vai vispār tagad vēl jau maksāt viņam algu. Skaidrs. Tāpat apskatoties bijušā drauga profilus sociālajos tīklos, ir skaidri redzams, ka bezdarbnieks viņš nav. Un nauda, acīm redzot, izklaidēm pietiek arī visam citam, tikai ne miesīgai meitai. Tas jau bija tikai izbrauciens uz miljonāru semināriņu, tikšanās ar ASV partneriem, katrā ziņā pozitīvs, jautrs pasākums visai dzīvē. Tas uzdzen dusmas to, ka viņš tusējās apkārt, izklaidējās, bet pa meitu ne santīm, nepalīdz un neapmeklē, aizbildinās, ka viņam nav naudas. Es redzēju to, ka viņš nopirka savu dārgu fotokameru. Arī konta izdrukās parādās fotokameru par 270 latiem. Viņš mēlē, ka viņam vecstāvs to fotokameru ir uzdāvinājis. Un vēl, bez neoficiālā darba celtniecībā un izplatītāju firmā vīrietis vēl piepelnās strādājot par masieri. Lai pieķertu vīrieti melos, kurš stāsta, ka ir bez darba un bez santīm kabatā, piesakāmies uz daudzsološo masāžu. Bija ilgāk apakaļ sludinājums par masāžām, kad veids un... Jā, ir tāda vietiņa. Es gribēju noskaidrot, cik maksā un kā es varu pieteikties. Par 7 latiem Kaspars ir gatavs masēt 40 minūtes, tāpēc dodamies uz norunāto tikšanos kādā dzīvoklī. Es ņemšu tā bišu plecs. Kurš jau Kārlis būs jums tagad klients šodien? Tā bija 5 bija pļauniekos, viens man bija pa ceļam, 7. Dievs. Es šodien tā, ka dienu. Tā, katru dienu jums sanāk pa 7 klientiem? Nē, tas nav katru dienu.
Parasti jau kādi 3-4 tikai tā. Bet taču tā pa mājām jūs parasti neoficiāli tajos čekus nedodat, ja? Tā pārsvarā, nē, jā. Un tā viena masāža, principā 7 lati, bet ja būtu ar čeku, cik viņi būtu? Tad viņi pa 2 lati dārgāk parasti sanāk. Cik jūs sakat, var nopelnīt mēnesī masieris jūsu gadījumā, tā kā? Nu, kaut kādi... Es neesmu tā rēķinājis, jo nekad labi iet, tad var labi nopelnīt, tad pat 500 man ir bijis, bet... Masāžas laikā noskaidrojam, ka Kaspars nelegāli strādā arī Stradiņas slimnīcā un interneta veikalā. Kas jums tur jādara slimnīcā, ka jūs strādājat? Arī tur, kā jau sanitāram tur. Bet cik vispār, ja nav noslēpums sanitārs nopelna mēnesī? Nav jau nekas kaut kā tur 270 kaut kas tāds. Tas uz rokas? Vai... Nu jā, uz rokas. Un tad viņi aug tā oficiāli kontā vai aploksnē maksā? Kā kontā arī, jā. Kontā ir tie stundas likmi, kā tur bija. Tas lats 40, minimums skaitās. Pārējais kā jau, jā. Aploksnē kādreiz arī ir. Vai jūs uz savu vārdu strādājat vai uz citu? Es tā kā uz savējo, jā. Sākumā es tā kā strādāju tā kā draudzenes. Cik tajā interneta veikalā, kur tur jūs darat? Tur tā kā arī es, tā kā maniem klientiem tur jātiekās ir. Par precēm tur bišķiņi jāpastāsta ir. Un cik tur var nopelnīt mēnesī? Es arī kāds 4. mēnesi tagad tikai tur darbojos. Nu, kaut kāds 150 man tur sanāk. Bet kaut kādu 1000 jau jūs varat mēnesī nopelnīt? Jā, it kā dažreiz ir, bet arī visi tie izdevumi. Man vēl laukos ir īpašums, mamma viena pati tur sitās. Tā nu sarunas gaitā nonākam pie tā, ka 3-gadīgās meitiņas tētis mēnesī nelegāli nopelna aptuveni 1000 latu. Tiesu izpildītāji šai summai klāt netiek, un kā apgalvo Elīne, no šīs summas vīrietis nemaksā arī bērnam. Sākumā maksāju tur tos nodokļus, bet tagad es paskatos, ka tā pensija Latvijā vispār pateikt nebūs. Tad to čeku jūs mums dabūsiet? Es uzprasīšu, es nevaru garantēt, es uzprasīšu, jā. Es mēģināšu sarunāt ar tos. Tāda ir šī tētuka attieksme pret bērnu, valsti un pārējiem nodokļu maksātājiem. Ja māte vērsīsies ar prasību uzturlīdzekļu garantiju fondā, nodokļu maksātāji no saviem nodokļiem maksās arī par Kasparam meitu. Latvijas likumdošana ir ļoti nesakārtot saistībā taisni ar bērnu uzturlīdzekļu piedziņas maksāšanas kārtību, tāpatās arī ar saskarsmes tiesībām un visu, kas saistās ar bērniem. Tā ir tāda bāreņa loma likumdošanā, ir ļoti daudz robu, ļoti daudz pie tā ir jāstrādā. Savā laikā arī bija Bašti kungs izstrādājis tādu projektu, ka šiem te uzturlīdzekļu ļaunprātīgiem nemaksātājiem saviem bērniem, tātad bija plānots, ka būs kāda apgrūtinājuma ar autotransporta līdzekļu, teiksim, tehniskās apskates iziešanu vai vēl tur tādas kādas niansītes, kuras es nevaru nokomentēt. Tātad šī likumdošana, šie likumi netika pieņemti, šie noteikumi. Un tātad notiek pilnīga patvaļa cilvēkiem, izņemot mistisko nākotnes parādu, kas šim te nemaksātājam kaut kad tiks piedzīt. Arī Tieslietu ministrija atzīst, ka parāda piedziņas mehānismi nav pietiekami efektīvi, jo kopējā parāda summa, ko samaksājuši parādnieki, uzturlīdzekļu garantiju fondam ir 50 miljonu latu. Taču ministrija aizvien vēl neko nav darījusi lietas labā, lai alimentu nemaksātājiem apgrūtinātu dzīvi. Saiva Luste, Andris Damburs, Tautas balss.